Marina Ovcinova, liels paldies, ka pievienojāties mums vietnē e-news. Es vēlētos ar jums runāt par to, kā klimata pārmaiņas ietekmē globālo drošību un par darbu, ko veicat, lai mazinātu riskus šajā jomā. Pirmkārt, liels paldies par uzaicinājumu un, protams, paldies par šī pasākuma organizēšanu. Tas ir ļoti saulaicīgi un ļoti nepieciešami, un es vēlos izteikt pateicību šīs valsts valdībai. Manuprāt, viņi ir paveikuši lielisku darbu. Tas ir patiešām lieliski un ļoti jauki. Mēs esam priecīgi būt šeit un redzēt, ka daudzi cilvēki dara visu iespējamo, lai glābtu mūsu planētu. Un atbildot uz jūsu jautājumu, tātad katru dienu mēs redzam, ka klimata katastrofas pieaug, un diemžēl arvien vairāk cilvēku cieš. Un pavisam drīz mēs saskarsimies ar fenomenu, ko sauc par klimata bēgļiem. Diemžēl tas agrāk vai vēlāk notiks, ja nerīkosimies aktīvāk. Un pirmais resurs, kura mums pietrūks, tas ir ūdens, dzeramais ūdens. Uz mūsu planētas daudzos reģionos jau tagad trūkst ne tikai dzeramā ūdens, bet arī parastā ūdens. Šodien, piemēram, mums bija īsa prezentācija par okeāna piesārņojuma tēmu un iespējamiem šīs problēmas risinājumiem. Jo būtībā tehnoloģija jau pastāv – atmosfēras ūdens ģenerators. Šī tehnoloģija pirmkārt varētu palīdzēt nodrošināt ūdeni reģioniem, kuriem ūdens ir ārkārtīgi nepieciešams, un otrkārt palīdzēt attīrīt okeānus no mikroplasmasas. Mums vēl nav tehnoloģiju, kas varētu atdalīt mikroplasmas no ūdens. Taču mums ir tehnoloģijas, kas var attīrīt gaisu un faktiski darboties kā visas planētas gaisa attīrītājs. Tātad mēs saskaramies ar daudzām problēmām, ar ekoloģiskām, ar ekonomiskām. Taču, ja mēs strādāsim kopā, ja mūsu vadītāji apsēdīsies pie viena galda un sāks sadarboties, esmu pārliecināta, ka mēs spēsim atrast risinājumu. Jūs minējāt starptautisko sadarbību. Kādu lomu tā spēlē un cik grūti tas ir? Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja jūs paskatīsieties uz dabas katastrofām, kas šobrīd pieaug, piemēram, to, kas notika Spānijā aptuveni pirms nedēļas, vai to, kā cilvēki pirms dažām dienām izgāja ielās, lai protestētu. Viņi pieprasīja palīdzību un bija ārkārtīgi vīlušies savā valdībā. Taču mums ir jāsaprot, ka klimata pārmaiņas ir sarežģīta un liela mēroga problēma, ko nevar atrisināt atsevišķu valstu līmenī. Šo problēmu var atrisināt tikai apvienojot spēkus. Mums ir jāapvieno viss zinātniskais potenciāls, mums ir jāapvieno visi mūsu resursi. Mums vienkārši vairāk jāiegulda pētniecībā un jaunu tehnoloģiju attīstībā, kas palīdzēs mazināt problēmu un attīrīt apkārtējo vidi. Mūsu planēta mirst, un lielais barjeru rifs ir spilgts pierādījums tam. Koraļu rifs mirst, kas nozīmē, ka okeāns pārmērīgi sasilst, un pie tā roku esam pielikuši mēs, cilvēki. Iedomājieties, šī ekosistēma ir pastāvējusi miljoniem un miljoniem gadu. Jūs aprakstījāt ļoti spilgtu ainu. Un kā mēs šeit, COP29 dzirdējām, ir nepieciešamas radikālas izmaiņas, mums jārīkojas daudz ātrāk. Kā mēs varam nodrošināt, lai klimata pārmaiņas nav tik smagas tām kopienām, kuras jau tā cieš visvairāk? Jā, es saprotu.
No vienas puses, mēs arvien vairāk apzināmies, ka klimata pārmaiņas ir ļoti svarīgs jautājums. Bet no otras puses, mēs joprojām skatāmies uz šo problēmu no ekonomisko zaudējumu viedokļa. Tiklīdz mēs mainīsim savu pieeju un sāksim raudzīties uz to no cilvēku dzīvību zaudēšanas viedokļa, viss mainīsies. Jo tiklīdz mēs sapratīsim, ka mūsu izdzīvošana, mana, jūsu, mūsu ģimeņu ir atkarīga no šīm darbībām, mēs nekavējoties sāksim rīkoties. Bet šobrīd mēs joprojām vērtējam problēmu caur ekonomisko zaudējumu prizmu. Ja vēlaties redzēt, kā valstī sāsinās klimata katastrofa, vienkārši paskatieties uz pieaugošajām apdrošināšanas izmaksām, ekonomiskajiem zaudējumiem. Mēs tos uzskaitām. Bet mums uz to jāskatās no cita skatu punkta. Mēs esam cilvēki, bet neapzināmies, ka esam viena liela ģimene. Jā, es zinu, ka jūs ļoti bieži dzirdat šos vārdus, bet, lai izdzīvotu, mums patiešām ir apzināti jāsaprot šo vārdu nozīme. Klimata pārmaiņas iespējams ir mācība, kas mums ir jāiemācās un jāmācās tieši sadarbojoties. Mācība, kas mums jāiegūst. Marīna Ovcīnova, liels paldies, ka pievienojāties mums vietnē e-News. Liels paldies, es to ļoti augstu novērtēju.